Ja pirmajā līmenī jums bija tikai 3 struktūras un pāris trikti, otrajā līmenī mums jau ir priekšā pirmā nodarbībā 10 struktūras un 30 ļoti dažādi triki, un jūs tā kā tādā LEGO konstruktorā mēģināt izveidot to savus runas veidolu, kā viņam jāizskatās, kurus mehānismus un kuras tehniskas jūs neizmantojat, kuras jūs izmantojat, to jūs visu vadieties pēc pirmajā līmenī apgūtajām prasmēm. Mēs pārbaudām, vai tā jūsu struktūra strādā, un pēc tam mēs ejam aktiermeistarībā. Aktiermeistarība nozīmē, ka jums ir 3 dažādos tēlos jāmēģina pasniegt tā informācija, un tā parasti ir tāda izlaušanās nodarbība, jo katrs atrod sevī kaut ko absolūti nebijuši. Tādas krāsas, kuras vēl nav līdz šim bijušas. 4. mēs sākam strādāt ar video izmantošanu. Video ir mūsdienās ļoti, ļoti svarīgs instruments, un fināla prezentācija nevis 10, bet 30 cilvēkiem. Un mēs lēnām sākam pieredināt sevi pie tā, kad es sāku apjēgt tās metodas un tehnikas, ar kurām man jāstrādā tehniski, saturiski, un kā man jāstrādā ar lielākām auditorijām. Un es sāku pieredināt savu ķermeni pie tā, ka es varu justies brīvi, es varu kontrolēt situāciju, un es saprotu, kas man jādara. Un to kontroli jūt jūsu publika. Ja cilvēks kontrolē šeit, publikai liekas super, tur ir stabils saturs.